Skolēniem vajadzētu likt atzīmes skolotājiem. Šim es ļoti piekrītu. Nekad nav bijis tā, ka mēs varam vērtēt skolotāju. Mums ir skolā skolotāji, kas ir ļoti forši, un mums ir arī skolotāji, kuri ik pa laikam vienkārši tiešām nezina, man liekas, ko viņi dara. Daudz nepiekritīs man, bet skolotāji tieši veikumu var redzēt kaut kādā ziņā eksāmenos. Piekrītu, bet tas... Viņš tomēr jau ir izmācījies skolā, un viņš jau ir dabūjis savus vērtējumus, bet varbūt tās stundas beigās var uztaisīt kaut kādus secinājumus par stundu. Piemēram, kas skolēniem patika stundas laikā, vai kas nepatika. Bet tikai un vienīgi, ja būtu atbilstoši kritēriji, pēc kā skolotājiem likt atzīmi, un tur netiek iesaistīts tik ļoti subjektīvais viedoklis, jo, piemēram, skolotāji likt sliktu atzīmi skolēnam, skolēns gribēs divkārši sliktāk ielikt. Jo, ja jau mūs vērtē, tad mūs arī vajadzētu vērtēt skolotājs. Vidusskolā varbūt, pamatskolā nekādā gadījumā. Tie skolotāji tiks atlaisti viens pēc otra, bet vidusskolā jau varētu kaut ko tādu ieviest. Viņi vēl nav tik emocionāli nobrieduši un sāk likt tās atzīmes balstoties uz vai tu man patīc kā cilvēks, vai tu man esi ielicis sliktu atzīmi. Bieži, kad nāk vērot skolotājus, tā kā vērtēt, ir reizes tādas. Un tikai tad viņi izdomā kaut kādas jaunas spēles un ir jaukāki, un tā, un ja skolēni varētu katru dienu viņus vērtēt, tad viņi arī pievērstos vairāk. Dažreiz ir problēma pašos skolēnos, un tas nav tāpēc, ka mēs visi runājam stundās, tad varbūt var skatīties to, ka skolotājiem ir vaina. Atceros, manā laikā skolā bija arī ļoti nejauki bērni, kur varēja vienkārši, lai kādam skolotājiem ieriept, ielikt kādu sliktu atzīmi. Mainot skolas, es atnācu un latviešu valodā pirmajā darbā par visām zināšanām, kas vajadzētu būt, es dabūju kādus 40%, un bija ļoti dusmīgs uz skolotāju. Pēc 2 gadiem es sapratu, ka patiesībā tur nav vainas skolotājiem, un pa to laiku, kamēr skolotājs ir strikts un kaut ko tādu, to gadu laikā es būtu novērtējis šis briesmīgs skolotājs. Bet tieši vēlāk atskatoties, saprotu, ka tieši no viņa man ir šīs zināšanas vai šī darba ētika vai kaut kas tāds. Skolotājs mācīt varētu motivēt, ja viņiem maksātu vairāk. Nauda. Šādam jautājumam vispār nevajadzētu eksistēt, kā motivēt skolotāju, jo skolotājiem jau vajadzētu būt tādai deksmei to darīt. Kura mācību priekšmetu skolotājiem tu liktu visaugstāko atzīmi? Raksti komentārā.